Šodien 26. maijs 27. gada. Esmu starp Valmieru un Sietiņiezi. Mežā uzgāju jaunu, smuku sēru piepi. Šī ir ēdama sēne. Līdz šim es nekad neesmu to ēdis, bet pēc aprakstiem rekomendācijām tie cilvēki, kas to ēduši, saka, ka garšā ir tīri laba, īpaši, kamēr jauna maziņa. Kad izaug liela, tad paliek sīksta, cieta, šķiedraina, nav baudām, bet jauna esot tīri garšīga. Un ko tad es beidzot arī izdomāju, laikam nogriezīšu un pagaršošu, mājās pagatavošu. Tā pagatavošana vienkārši kā parasts sēnu uzceps. Nu, re, vienu daļu nogriezu. Šitā smuki izgriez ārā. Mēģināšu mājās pagatavot, uzcept, pagaršot. Pirms sēru piepes sagriešanas šķēlītēs es te izgriezu ārā ieaugušos koka mizas fragmentus un pēc tam drusku noskaloju. Man plāns ir tā, ka es visātrāko, vienkāršāko, fiksāko variantu izdarīšu, sagriežu šķēlēs un apcepšu vienu daļu tādu pašu, vienkārši sāli piparu virsū, un vienu daļu es ar karbonādas āmurīti drusku tā kā paklapēšu. Recepts internetā ir diezgan daudz, principā vieta jūsu fantāzijai, sēru piepi, jūs nesajauksat nevienu citu piepi, jo līdzīgas īsti nav, tā kā par to nosaukumu arī nebaidaties, jo nav nekāda sēra smarža, ne garša. Nosaukums dēļ krāsas, ka viņi atgādina krāsu tons sēram. Tā kā es tagad turpinu darbiņu un pēc tam parādīšu, kas man sanāks. Tās šķēlītes, kuras man sagriezās plānāk, uzliku uzreiz pannas cepties. Tagad apmetu nu pat uz otru pusīti, uzbēru sāli piparu. Vizuāli izskatās burvīgi. Redzēsim, kā būs pēc garšas, jo neesmu līdz šim ēdis. Tas man ir eksperiments. Savukārt otru pusi, kas bija drusku biezākas, saklapēju ar karbonātas āmurīti. Tā sišana sanāca ļoti maiga, jo pati sēne, jaunā sēra piepīte ir maiga, mīksta. Arī griežot šķēlītēs ar nazi bija bez mazliet tā kā pa sviestu gāja iekšā. Tā kā sanāca vienkārši viegli maigi uzsist ko katru pusīti drusku, un tad viņi man šitādi sanāca. Te arī es nekādā olā ne miltos nekur nepamanēšu, vienkārši gribu pagaršot, kāda ir vienkārši 100% sēru piepes garša, un bēršu tikai sāli piparu. Nu, pat noņēmu vienkārši apceptās sēru piepes šķēlītes un uzliku virsū izklapētās. Uzreiz pirmais padoms tas, ka varbūt vajag izklapēt kaut kā vai nu maigāk, vai nu bišķi biezāk šķēlītes griežat. Jo man viņa bez mazai jūka ārā pirkstos ņemot, bija ļoti tāda trausliņa. Nu pat pagaršoja arī nu pats uzcepto šķēlītes, nu patiesībā tā frakcija mutē, tā kā tā izjūta bija tāda, ka varētu būt sviesta beciņa, tā ļoti mīksta mutē kūstoša un ārpusīt, tā kā man varbūt drusku vairāk eļa rāpījās, tad viņa tā kā mazliet čučīt fritēta, bet iekšpuse reāli mutē kūstoša. Un tas ir bez klapēšanas, šitā vienkārši izcept šķēlītes plānās. Tā kā, nu, varbūt ieteiktu, jā, tā jūs varbūt izmantot dēļas vietā sviestu. Tagad, kamēr cepās, te izstāstīšu, kur jums meklēt, ja izdomāst arī eksperimentēt. Ja jau mūsu viena no vadošām mikoloģiem, ja sēņu speciālistēm šo sēni ir iecienījuši un vārds 30 gadus ēd, tad varbūt arī mēs pārējie varam izmēģināt, paprobēt. Kāds, kuram tas smeķis ir. Tad sēni parasti aug uz veciem, lieliem lapu kokiem, parasti kaut kādi vītolos ozos, varbūt liepa kaut kas tāds. Tā kā veci lielie lapu koki bieži arī parkos, mēs varam redzēt arī parkā. Parkā kaut kur varētu apskatīt, kāds izskatās, iepazīt tuvāk, un pēc tam vienkārši, lai droši, tad jūs varētu arī, piemēram, mežā ieraugot, varētu arī priekš sevis ievākt.
Receptes pagatavošanai daudz dažādas, kā jau teicu, fantāzijas, jūs var malt tā kā kotletēs, tā kā gailēns, piemēram, maļ kotletēs, var vienkārši malto masu, var pildījumos taisīt iekšā un tam līdzīgi, gan kā karbonāts, gan šķēlīties, vienkārši kā beciņas sagriezt ar sīpoliti uzcept. Nu, kādi jums vēlēšanas, kāds jums smiķis, kāds iespējas ir, tā arī dariet. Tā kā te vienkārši par tām receptēm vieta vienkārši vairāk jūsu fantāzijām. Nu, pat apgriez uz otru pusi. Uzbēr savu piparu. Vizuāli izskatās debišķīgi. Nu, lūk, es uzceps arī pirmo pannu ar izklapētām sērpiepu šķēlītēm. Jau sadegustējos. Neko kreisajā pusē izklapētā, labā pusē neklapēta. Tad pēc struktūras izklapētā viņi ir tā kā, protams, līdz ar to plānāka, viņi tā kā mazliet tā kā fritā, tā kā kraukšķīgāka, vairāk vēl tā kā uz karbonāts struktūra. Šitā veselā šķēlēs tas vidus vēl tāds mutē kūstoši mīgs, tā kā jaunai piepītei. Sēra piepēm šobrīd ir īstais ievākšanas laiks. Principā viņu vācam ir maija otrā puse līdz varbūt jāņiem. Skatāmies vienkārši vizuāli novērtējam jaunās piepītes, kāds mīgs tas ir. Ja viņas jau tās paaugušas lielākas, viņas paliek stingrākas, cietākas, un līdz ar to visticamāk tas būs vairāk tā kā jau maļamais variants, ja vispār būs ēdamas. Nezināju, kad sēra piepe ir gana populāra ēdamā sēna arī ārzemēs. Tā kā es būšu pagaršojis, priekšstats man ir radies. Vienīgais jāsaka tas, ka tajā garšiņā viņā jūt tādu vieglu tādu rūgtumiņu, varbūt tā kā čuķuķi pat skābumiņu, tādu maigu. Garša viņai ir, viņa nav bezgaršīga, bet tagad tā ir tik daudz varbūt tā sēņu garša, kas ir ļoti maiga, bet tas kaut kāds tāds rūgtumiņš, kaut kāds drusku sitās. Pamēģiniet, izprovējiet, varbūt jums arī iepatiks, kā viena no pirmajām pavasara sēnēm. Un šī salīdzinot ar bisītēm, jeb ķerveļiem, kā arī lāčpurniem, ir absolūti nekaitīga. Šī nestur rindas toksīnus. Tā kā šī ir droši ēdama sēne. Čau! Veiksmi eksperimentos!